Labvakar! Pirmdiena ap 7 vakarā. Man sauc Baiba. Šī Facebook vietne ir Yoga Life Art. Mājaslapa, kur ir daudz kā no iepriekšējo gadu apcirkņiem, bet pēdējos gados tā drusiņ varbūt klusāk informācijas ziņā. Savukārt caur to jūs varat visu atrast, gan manu YouTube, gan nodarbību iespējas, gan aprunāšanās iespējas. Mājaslapas nosaukums baibalifeart.com. Tā, pagaidīšu, kamēr kāds pievienojas. Es atcerējos pēdējā brīdī, ka man ir foršais mikrofons, bet domāju, tuliņ piespraudīšu, bet mikrofons ir jāuzlādē. Pagaidīšu, kamēr kāds pievienojas mūsu tiešraidei. Un tad šodien vispār man rāda, ka lēns savienojums, varbūt man ir vērts pāriet uz mobīlo. Nu, labi, paskatīsimies, nāk no lauku mājas Wi-Fi. Pagaidām vēl nevienu neredzu. Pagaidīsim, kamēr kāds ienāks. Es sagatavoju savu dziru. Grieķijas īpašo, man liekas, bezkofīna kafija. Tur ir vienā vietā, Grieķijā ir ļoti populāras, vismaz Atiki reģionā, kur es bieži uzturos un kur arī aicinu ciemos. Jūs kādreiz tur ir ļoti populāras dažādas kafijas grauzdētās maltuves, un širā viena ir, ko man ierādīja labi draugi. Nu, kaut kas vienkārši vienreizējs. Ārprāts, 0 skatījumu. Vispār kāds mani redz? Kāds mani redz? Kāds mani dzird? Paskatīšos, vai kāds mani redz, vai kāds mani dzird. Es būtu ieslēgšu mobīlo internetu. Tā, mobilais internets, un cerams būs jaudīgāks viss tas pasākums. Varbūt es vienkārši visu to izslēdzu, ne tagad. Jā, kāds laikam mani skatās. Izslēgsim skaņu. Un sāksim runāt. Var sakot, pirmdienās es atsāku tikšanās jaukā lokā, online formātā, tiešraidēs ar nosaukumu Kafija ar Baibu, un lai kā gribētos likt kaut kādu konkrētu virsrakstu, katra, teiksim, seriāls Kafija ar Baibu, seriāla doma ir sanākt kopā atbalstošā gaisotnē tiem, kuriem rezonē tas darbs, kas šeit notiek. Kā to īsi aprakstīt, kas tad te varētu rezonēt, lai ir tie 3 starptautiskie termini Yoga Life Art. Tātad dzīves savienojumā Yoga Life Art. Tātad yoga ir saikne, savienojums visos līmeņos, visdažādākos, katram pašam sevī. Vispirms, visklasiskākais, kas ir zināms, ķermenis, elpošana, domas, ja? Bet arī šeit plašākā izpratnē, tātad, un dzīve kā mākslas darbs, ja? Yoga Life Art, tātad 21. gadsimta cilvēkiem, tā kā saucas mana studija radošā, vienalga vai klātienē vai online, vietnes nosaukums ir mūsdienu cilvēka dvēselei un ķermenim, vai īsāk mūsdienu cilvēkam. Man sauc Baiba Kranāte, un šīs sarunas ir domātas, lai iedvesmotu, lai parādītu, ka var runāt online arī par visu ko citu, nekā tas ir ļoti intensīvi dzirdams apkārt. Nu kā, intensīvi ir nosacīti, ko kurš klausās, ja? Bet katrā ziņā neskatoties uz to, varbūt jums ir citādākā man, bet neskatoties uz to, ka man ir diezgan, es domāju, jūs nojaušat, diezgan fokusēta tādā interesē par šādām te lietām, visām, kas saistīta ar mūsu iekšējo ceļojumu.
sevis izpētīšana. Nu, tomēr tik un tā es arī daudz trāpu uz vispārējo, nu, teiksim tā kā ir šodienas apakšvirsraksts, nestabilitātes un visāda, nu, sauksim kā ir, jā, hausa izpausmēm visdažādākajās jomās, un tad šeit mēs varam un esat aicināti, visi esam aicināti apspriest lietas, kas saistās nevis ar to, kur vicina lupatu priekšā, jā, par ko būtu tā kā jāapspriež, jārisina, sākot no dzeltenās preses līdz kaut kādām tur, nosauksim to, jā, par politiskām ziņām vai tādām sabiedriskām, tad vairāk uz to, par ko ir viss šis te netik vieglais, teiksim, atklāti grūtais laiks, ļoti izaicinošais, jā, bet par to, ka mums ir, tad es piedāvāju šeit atcerēties, tie ir vairāk kā atgādinājumi, iedvesmas, tikšanās reizes tam, ka var būt arī citādāk un ka patiesībā tas viss mums ir par tām iespējām, kur bija vairāk koncentrētāk pagājušās, jeb 27. janvāra kafijas ar Baibu laikā par to, es pat uztaisīju atsevišķu mazo rullīti, jā, kā viss tagad stāsts un tā izeja ir tur, kā mums ir jāatlaiž rokas, mums ir jāatlaiž domas, bažas un jāfokusē visu savu dzīvības enerģiju, visu savus intereses virzienā, kur mēs ļaujam. Jā, nu, šī vietnē nav pirmo reizi un otro reizi un trešo, bet daudzkārt ir skandināts termins daudzdimensionālā būtne. Jā, tad, lai šī būtne atlaiž, ne, nu šitā viss, jā, cilvēciskā daļa, tā brīnišķīga lieta, bet, un ļoti vajadzīgi, jo ar tāda var piespiest, jā, te podziņas iegādāt un nomaksāt telefonu un ienākt un parunāties un izlasīt. Bet tā ideja ir, ka ir priekšplānā jāiznāk tai daļai, ko mēs saucam par savu augstāko es, dievišķo es, nu tur var sakot šīm te lietām. Es par ko šodien varētu parunāt konkrēti, es gaidīju, nu man parasti atnāk, kā atnāk. Šodien ilgi nenāk, nu ir ļoti daudz kas, bet tāds viens konkrēts, uz ko visu varētu reducēt, nenāca. Ir daudz dažādi visādi notikumi bijuši, bet es jums varbūt pateikšu, ko man daži draugi, kāds konkrēti, atbildot uz manu jautājumu, kas būtu cilvēkiem, ko tu jūti, kas šobrīd ir par to, kas gaisā, kas ir aktuāls. Un kāds nevilšus atbildēja. Es sākšu varbūt to, ko es te arī izcēlu. Es ar savu Grieķijas draudzeni Mija Adamidu samainījos balss pastiem, mēs par savām privātām lietām un par vispār. Un Mija ir viens no tiem cilvēkiem arī, kuras balsi, kad es dzirdu. Un tās tēmas, par kurām mēs runājām, kas man palīdz, tas viena no manām atbildēm, kā justies stabilāk vispārējās nestabilitātes laikā. Tātad viņa vienmēr arī, nu viņa arī profesionāli ir, jā, kāda ir viņas nodarbošanās, jā, ļoti plašs spektra psihoterapeits. Un viņa ir viņa studija Atēnās centrā arī, viņa ir nebaidoši šī vārda īsto, nu, ja paskatās viņas slēm, viņa ir priesterieni tādā izpratnē, nevis kā regālijas valkāt, arī kā mēs runājam, tad mūsu aplīka, tas nav tituls, bet tas ir darbības vārds. Priesteriem. Un viņi ļoti jauki, mēs runājām, tur pa vīriešiem samainījāmies savu balsu pastiem tā, nu, ģenerāli, nu kā, visādām dāmu lietām. Un viņi teica, Baiba, our wounds are, in fact, they're our trophies. Viņa meklē vārdus un viņi vienkārši tā runāja, nu, kā aprakstīt kaut kādu situāciju. Ka ideja bija tāda, nevajag bēdāties par kaut kādu sāpinājumu, kas ir trapījies vai ilgi rakāties, ko es tur ne tā pareizi izdarīju vai nepareizi un kā vajadzēja un kā būtu, ja būtu bijis tā un tā. Un mēs vienkārši noreducējām to uz, jā, mūsu
ievainojumi, mūsu rētas var būt mūsu trofejas. Vispār tur ir tāda garāka tēma, ko mēs ar Miju aprunājām, un man liels prieks ir, kad es redzu, ka arī Latvijas telpā parādās tad ļoti aktuāla tēma. Es skatos, ka cilvēkiem arī rezonē, ka kaut kur arī bija rakstīts, ka šobrīd ļoti aktīvi, jā, un aktuāli būs tas, kā paceļās dažādas, var sakot, tas ir divējāds process, paceļās ļoti daudz veco programmu. Tas ir saistīts ar to, ka šajās pastiprināti intensīvajās, jaudīgajās, sauksim tā, vibrācijās, ja, vairs nav iespējams, mēs vairs, ko mēs pagājušreiz runājām, ja, mēs nevaram vairs būt tādā jaunajā pasaulē, mēs vecie vairs neiedaramies, mēs neiedaramies ar saviem aizvainojumiem, sāpēm, jā, kaut kādiem ierastiem paterniem, mēs to vienkārši vairs nevaram. Tam, kurš to apzinās, ir brīnišķīgs laiks, un visas iespējas, jo tik daudz instrumentu un tik daudz atbalsta, jā, kad vēl ir bijis, jā, katrā ziņā iespēja ir daudz atlaist ar dažādiem instrumentiem šīs vecās destruktīvās programmas, ja, kur mēs jūtamies aizvainoti, un tā es arī nebaidījos, daļēji dalīties. Viss jau nav jāzina, mans privātais, un kaut ko vairāk es pastāstu. Teiksim, viens bija ļoti tāds, kur mēs ar vienu manu, kas ir tā kā audzēkņa statusā, jeb klienta statusā, sauksim tā, bet tā bija tāda reāla saruna, ļoti atklāta, kur es kaut ko pastāstot par sevi un viņai esot ļoti atklātai pateikt man kaut kādu vienu lietu, kur varbūt kādam citam, kurš būtu, teiksim, uz apvainošanos, un nē, tā nav, jā, tas būtu diezgan tā, var sakot, mēs samainījāmies ar informāciju un atklājām, ka mums ir vienādas programmas, ko var atlaist un palaist, un tādā veidā viena otrai vēl vairāk, kaut kādā tādā negaidītā veidā palīdzējām. Bet, jā, kāpēc es šo te tā pieminu, ka arī es minēju tos bronhi iekaisumu un to nepārējošo klepu, kaut gan, jau kā redzat, ir jau, kudī labāk, un es esmu milzīgu iekšēju darbu izdarījis. Es pieļauju, kā daudzi no jums arī, teiksim, un tādas tik senas no bērnības, un vēl pirms tādas programmas, ar kurām es vairs vienkārši nav iespējams dzīvot, ir atnācis laiks palaist vaļā. Tad, jā, šis ir tāds laiks, ka mēs to ļoti brīnišķīgi varam izdarīt. Bet arī viss ir atkarīgs no tā, kā mēs to uztveram. Jā, ja viens, labi, es neiešu tik ļoti uz to ārsteišanās kvantu šobrīd, bet vairāk, jā, par to, kā es esmu uzrakstījis, kas palīdz justies stabilāk šajā vispārējās nestabilitātes, ja vispārējā lielā ceļojuma un neziņas laikā. Tātad es arī jūs uzaicinu uzrakstīt, kādi padalieties ar saviem. Mums tāds, jā, aplis, online sakrālais aplis, šī ir sakrāla telpa, te, kā redzat, neviens nekad neienāk, trāpās, varbūt kaut kāds 0,1% kādreiz ar kaut kādām dubļainām kājām atļaujās ienākt, nesaprotot, kur ir nokļūst, bet principā šeit ir droša vide un tur ir diezgan augsts vibrācijas šajā konkrētas studijas profilā, jā, manā privātā es atļaujos visādas raibas vibrācijas periodiski palaist, kaut gan arī tur cenšos nenošļūkt līdz tādam. Jā, bet katrā ziņā droši varat padalīties, kādi ir jūsu instrumenti, kas jums palīdz justies stabili šīs vispārējās nestabilitātes laikā. Tad es tā kā pieminēju, varbūt drusciņ citā kontekstā, Miju, un kura izmeta šo teicienu, jā, mūsu trofejas, tās mūsu rētas ir mūsu trofejas, mūsu ievainojumi, un iedomājieties tiešām trofejas, pat nevis tā kā, jā, kā kādreiz, kad es esmu tulkojis lielo dziednieku, jā,
tavs lielākais ievainojums ir tava medicīna, jeb tavas zāles. Bet tieši tā trofeja, iedomājies, ka tu esi uzveicis cauri, nu, kā mēs tagad redzam, jā, visapkārt, nu, es domāju, mana auditorija noteikti to atzīst, kā divas lielas gradācijas, jā, vai nu mīlestība, vai nu bailes, un ja mēs ejam tajā tīrajā, tajā dievišķajā, kur mēs redzam, ka viss var būt, un viss ir tikai dievišķā mīlestība, kur viss ir perfekts. Šķietamie varmāki, šķietamie apspiedēji, šķietamie visi, kas mūs noniecina, kas mūs pakļauj, kas mūs tur, jā, manipulē ar mums. Tas ir viss absolūta perfekcija mūsu izaugsmē, ja mēs to pieņemam. Nu, iesākumā iespējams tas ir jāpieņem ar galvu, ar mantru, jā, sev skaitīt un atkārtot, bet vienā brīdī tas tev iespiežās šūnās visā tavā būtībā. Nu, lūk, un tad vienlaikus, jā, šajā teikumā, ko es minēju, ko man Mija teica, jā, tad tur ir divas lietas. Pirmkārt, ir draugi, ar kuriem mēs varam dziļi, droši, atklāti un nebaidoties parādīt savu ievainojamību, dziļi izrunāt. Tas ir, man viņu nav daudz, šādu absolūti nav daudz, bet ir tādi cilvēki, jā, ar kuriem var droši, bez kaut kādiem tādiem. Mums, starp citu, ja runā par Miju, mums arī bija ļoti viens liels tāds izaicinošs posms, kur īsnībā, kad mēs tam tikām cauri mūsu komunikācijā, mēs abas, nu, teicām bravo, kādi mēs esam malači, jā, kā mēs šito varējām izrulēt, vienkārši ar runāšanu, ar komunikāciju un tiešām milzīgi, nu, norakām milzīgu kalnu, tādu nesapratnes aizvainojumu un tādu, un tās attiecības tiešām pacēlās citā kvalitātē. Bet tas viss arī notika tikai, nu, tāpēc, jā, ka, nu jā, bija kaut kādas iestrādes odrīti. Tātad viens ir, jā, man palīdz, es domāju, ka jums arī tas būs viens no pirmajiem, jā, kā atbilstoši cilvēki visapkārt. Viņiem nav jābūt daudz. Diez vai viņi būs daudz. Zinat, jā, skaisto principu, 100% ir viss, un tad ir kaut kādi 10%, kas ir tie mūsēji. Tas ir normāli. Tas tā visur šis princips ir. Kā man draudzene savulaik teica, pat tavā drēbeskapī ir šis pats princips. Tur gan bija drusiņ cits, tur bija 3/3 un ka 1/3 ir derīgā. Nu, katrā ziņā varat padalīties, kā jums ir. Es nezinu, vai es ieraudzīšu te komentārus vai nē. Bet vismaz pēc tiešraides es noteikti izlasīšu. Otrs ir, jā, tas, kas ir iešifrēts šajā teicienā, jā, kad, kā jau es varbūt minēju, tikai vēlreiz uzsvēršu, ka tiešām tas, kam mēs esam izgājuši cauri, mēs varam uzsist. Tā ir mūsu trofeja. Mēs to esam izdarījuši, izgājuši. Augšām celšanās mums bija, jā, pagājušās pirmdienas tēma. Lūk, varat parakstīt, jā, kā jūs, un arī varat parakstīt, kā jau mēs esam iesākuši te rakstīt ar cipariņiem. Ja tēma, teiksim, ir nestabilitāte, jā, absolūta nestabilitāte ir 10, jā, un 0 ir pilnīgi stabili jūtos. Uzrakstiet varbūt, kā jūs jūtaties šajā skalā, jā, šobrīd, nu, teiksim, pēdējās nedēļas laikā. Vai kā. Es varbūt pateikšu arī, tad 0 ir ļoti stabila, 10 pilnīgi galīgi vispār neko nesaprotat. Un, protams, varat atšifrēt blakus, kā jūs sevi turat, noturat līdz tam brīdim, ka jūs te varat atnākt kaut vai ieslēgt datoru vai vietālu, un kur jūs šo skatāties. Otra lieta, ko gribēju pateikt, sāku teikt un jau doma aizlidoja. Tā tad, jā. Jā, kosmiskās laika ziņas. Divas tādas lielas, nezinu, varbūt arī jūs jūtat, īpaši tie, kas ir vērši, tiem jums īpaši, kā saka,
īpašs rokas spiediens un apskāviens, jo lielā negaidītības, visādu nelaimes gadījumu un neparedzētu gadījumu, tā skaitā kosmisko dāvanu, enerģija, ko mums dod caur urānu, ja, milzīga enerģija, ja, ko nes urāns. Viņa gāja, tad no oktobra, man liekas, gāja atpakaļ gaitā retrogrādi, pārskatīja visādas lietas, un tagad viņa ir sākusi iet atkal uz priekšu, burtiski no pāris dienas, un tas ilgi vēl būs, un vēršiem līdz jūlijam būs urāns vērs, vairākus gadus, jau kaut kāds 2 vai 3, neatceros konkrēti, un tad tālāk dviņos ieies, un tad viņiem tur jūlijā būs, viss kaut kas. Nu, dviņi ne jau tikai tie, kas ir saulē dzimuši, kuriem ir akcentēta šī, vai jebkuram no mums, kuram ir kaut kur vērša enerģijās. Var sakot, nelīdīšu tik dziļi astroloģijā, to visu var atnākt pie manis ļoti manā interesantā veidā izrunāt, vai atnākt, vai internetā satikt online, privāti, tagad tikai tāds vispārīgs, un tad burtiski, man liekas, rīt Jupiters sāk iet taisni, Jupiters arī ļoti vienkāršoti būtu teikt veiksmes plānājot, bet tā ir, teiksim, izplešanās, apziņas paplašināšanas enerģija, arī dažādi, arī katram savs, ja, bet katrā ziņā, ja šodien tā kā bremzē, ja šodien tā kā kaut ko nesaprot, kur ko kā darīt, kur iet, ko teikt, mēl ķerās, tad, kad viņas pirms iešanas atpakaļ taisni, viņas stāv uz vietas, un tad tā varbūt, ka mēs ar tā, tāpēc nebaidieties, jā, ka vakar šodien, varbūt rīt arī drusim tā kaut kāds tāds bremzētāks, bet pēc tam ies un arī izmantojiet to, ja jūs jūtat, ja jūs jau zinat, kur jums ir Jupiters, jā, tad esiet gatavi, jo tā ir tomēr liela nozīmīga enerģija, liela nozīmīga planēta, īpaši tādiem mums, kas domā un teiksim, velta laiku šādām tiešraidēm un domāšanai par šādām lietām, tad jums, jā, dažādi atkal sāks iet lietas, un jūs jutīsiet, jā, pa to sfēru, kur jums varbūt gāja atpakaļ gaitā, ja pārskatot, kas jūs esat, kādas tur, kā kuram, jā, kuram pa naudas, pa vērtību māju, kuram pa, vienalga pa ko, pa es māju, jā, savas personībās, kas es esmu tāds, jā, tagad sāks iet taisni, un es negribu teikt, lietas sāks iet, bet tādā zemes līmenī, jā, tā varētu teikt, jā, ka sāksies. Tur viss kaut kas notiek. Visādas tur, katra planēta savā lielā sfērā šobrīd, ko nomaina, Merkurs nomainīja uz ekstravaganto ūdens vīru un tā, bet es gribu pateikt, ka noteikti jūtat, ka liels cits cikls iekš cikls sākās, tā kā mazāks iekš lielāka, jā, tad bija ziemas saulstāvi un būs pavasara saulgrieži, un tad ir tas punktiņš pa vidu, kas šajās dienās notika un ko senie ķelti, senie Latvijā lieka metiņus, es neesmu, teikšu godīgi, jā, Latvijas šīs vietas, šīs zemes, teiksim, seno tradīciju, es neesmu tas lielākais eksperts, prasiet citiem, bet ir tas viduspunkts, ko ķeltiem dēvē par imbolku, un kas ir tāds starp ziemu un pavasaru punkts, un kad viens nomaina otru, un kad mēs jau jūtam to pavasari gaisā, un kad mēs jūtam, kad jau dienas jau paliek drusciņ tā kā garāks un tā. Man drēbes kapī situācija daudz labāk nekā sociumā, Arnita. Haha, brīnišķīgs. Komentārs, paldies, Ilona saka, viņai 5 par nestabilitātes un stabilitātes. Varbūt uzrakstiet, kas jums palīdz stabilāk justies. Kādi jums palīdz? Tad viens ir draugi, jā. Pat ne draugi, bet tādi, un tagad arī ir tas laiks, jā, ka mēs satiekamies pa saucamajiem dvēseles radiniekiem kopā. Un īstenībā, jā, šīs tiešraides tam ir arī domāts, lai mēs justos, jā,
kad, šeit ir viena tāda vieta, protams, ne, ir mana studija, kur mēs tiekamies jau reāli un ar visiem klātienes apskāvieniem, un tā ir vēl cita kopiena, bet, teiksim tā, šādā formātā, jā, es piedāvāju mums šeit satikties un justies, jā, ka mēs esam tā. Es gribu tagad tā kā daļēji nenosaucot vārdā izreklamēt vienu pasākumu tieši par šo tēmu, kas būs. Es pirms pāris dienām samainījos balss pastiem ar vienu no maniem kursabiedriem, kas nezinu, es esmu beigusi Sanktpēterburgas teātra mūzikas un kino institūtu, tādā ļoti īpašā kursā, kur ir ļoti daudz tādi, vismaz 10-12, ko jūs esat seriālos un tā redzējuši, un tad 2-3 ir pilnīgi tādi lieli zvaigznes, un ar vienu no tādiem, ne no tiem pašiem lielākiem, bet ar diezgan tādu lielu, kurš bija, viņam bija 100,000 sekotāji Instagram kontā. Viņš dažādos seriālos ir filmējies un tā, un ko jūs arī esat redzējuši, mēs ar viņu visticamāk uztaisīsim varbūt atsevišķu video sarunu par ļoti īpašu tēmu. Viņš šobrīd, viņš ar čemodāniņu, viņš man teica, Baibi, ja tu varētu iedomāties, es nekad nebūtu iedomājies, kā es varētu dzīvot ar pusotru čemodāniņu vai vienu čemodānu, braukāt no valsts uz valsts bez kaut kādām mājām, bez kaut kādas būšanas kaut kādā konkrētā vietā, un tur ir vēl vairāk, tur ir tā, ka mēs šo te mūsu apmainīšanos ar balss pastiem sākām ar to, ka es viņam teicu, redz, tas fragments, ko mēs ar tev pirmā kursā spēlējām kā partneri, tas bija no Remarka Triumfa arkas. Es saku, cik interesanti, un tagad tu, es tāds tā kā emigrants un mūc no režīma vai no kurienes jāceļo prom no savas valsts un tā, un viņš teica, jā, un arī mana pati pēdējā, es arī to redzēju, to izrādi, viņi spēlē, viņš ir vienu, izcilu Krievijas aktrisi, spēlēja Pēterburgā, kur viņš spēlēja emigrantu, pēc Dovalātova, tas ir iepriekšējās emigrācijas, ebreju izcelsmes, viņš, izcils, pat ne prozaiķis, viņam stāstīja, tādi forši Sergejs Dovalātovs uz Ameriku pārmuka, un viņš viņa fragmentus spēlēja, ne fragmentus, bet pēc viņa darbiem šo te izrādu, viņš saka, cik tas bija pravietiski, es to nospēlēju, un tagad man pašam tā ir. Kāpēc es šo stāstu, es tur vēl šo to citēju no Čehovu un no tādām lietām, un viņš teica, jā, tas, kas mums tagad visiem ir, viņš saka, es no valsts uz valsti ceļoju, tagad viņš bija Prāgā, viņš teica, es pārbraukšu, un tad pēc nedēļas mēs tev varam mierīgāk parunāt. Mums visiem kā tādām kosmiskām tām pilēm, tur bija runa par vienu tādas, minēju to vienu monologu, ko viņš zina, ko es esmu, spēlējis, kur ir runa par kosmisko dvēseli, kurā ir visas pārējās dvēseles, un viņš teica, mums tagad atkal visiem ir jāsanāk kopā kā vienai skaistai tādai kosmiskai dvēselē, bet, vispirms tā kā tiem pilieniņiem jāsabirst, tātad kaut kā, ja ne lielajā okeānā, tad vismaz kaut kādā tādā ezeriņā atrast tos savējos, un tad, lai var saprast, kur peldēt tālāk un tā. Un es domāju, ka neskatoties uz tiem visiem lieliem izaicinājumiem, kas mums ir tagad, jā, es minēju, šo te savu kursa biedru, viņam vairs nav nekādi tur 100,000 Instagram sekotāji, viņam tur ir kaut kādi, man liekas, 40, 50, un kaut kādi parasti zem viņa ierakstiem ir 4-5 saucamie laiki, kur es esmu, viņš ir izdzīts no lielajām tām seriālu filmēšanas kompānijām Krievijā, tur viņi vairs, var sakot, labi, es uzzināšu vairāk, un arī jums viņu atnesīšu kā viesi, cerams, te kaut kad mēs parunāsimies, un visiem viss mainās, visiem. Un bravo tam, es teikšu, kā grieķi saka, bravo,
tam, kurš to atzīst un saprot, ka tā ir, vai ne? Lūk, jo ja mēs, viss būs tā, mēs atkal tā, mēs nevaram vairs pa vecam, mēs jau esam sen iegājuši tajā, kur no atpakaļ ceļa tāda vairs nav. Un arī viss tās skaistās frāzes, ko mēs dzirdam, jā, tur, tā viss tā ir agonija, tur vecais nosaka, tā tas arī ir. Jā, tāpēc es arī gribu jums nolasīt vienu citātu, ko es domājot par šodienas tiešraidi izrakstīju. Angliski vispirms, kā tas ir oriģinālā, un tad es iztulkošu. Tas ir Josefs Kembels, liels mistiķis, garīgais skolotājs, lektors. Es viņu lasīju vienā drusciņā citādā grāmatā. Es lasīju grāmatā par mūsu laiku biznesu, ko es nopirku Amazonā. Un tad ļoti skaists šis citāts. We must be willing to get rid of life we've planned so as to have the life that is waiting for us. Tātad, ļoti aptuvens, ļoti es centīšos precīzi, bet, tik skaisti kā Josefs Kembels iespējams man neskanēs. Mums būtu jābūt, we must be willing, mums būtu jāvēlas tikt vaļā no tās dzīves, ko mēs esam plānojuši, lai mums būtu dzīve, the life, nevis vienkārši life kaut kāda, bet īstā dzīve ar lielo burtu, ja? Kas mūs gaida. Ja? Vēlreiz. Mums būtu jāvēlas tikt vaļā no tās dzīves, ko mēs esam plānojuši, lai mums būtu tā dzīve, kas mūs gaida. Es domāju, šajā te kontekstā un arī ļoti tādā, konkrētā, uzskatāmā padomā par to, kas notiek šobrīd visapkārt, tā skaitā ar visiem, arī ar biznesiem, jā. Šo te es lasīju grāmatā, jā, kur ir tieši, par, gan ir pirms vairākiem gadiem uzrakstīt, bet tieši tā kontekstā ar to, kā strādāt pa jaunam. Un tā, man pats autors, no kuras paņēma individuālo konsultāciju, Johns Spencers Viljams ieteica bez visu citu. Viņš saka, nopērc no manām grāmatām šo te grāmatu, es pasūtīju un es viņu dabūju. Tā skaitā es viņu saņēmu pasta nodaļā Rīgā Miera ielā, un pēc nedēļas braucu garām šai pasta nodaļai, un šīs pasta nodaļas jau vairs nav. Viņa tiek izvākt ārā. Kas tad ir tie mēs, kurus mūs gaida tā mūsu dzīve? Es šo tulkoju kā to, ko mēs runājām pagājušajā pirmdienā. Ja neesat redzējuši, apskatieties, tur bija tieši ļoti daudz par to, kā atlaist rokas un pilnībā atdoties augšām celties, jā, kas tad augšām ceļās, jā, mūsu dievišķās, mūsu tās daļas, par kurām saka, ka, jā, fiziskais ir tikai viena maza daļiņa, kura ir iekšā šajā te milzīgajā, lielajā apziņā, lielajā laukā, lielajā enerģijā, dažādi vārdi šim te ir. Jā, cik tad ir tas daudz, cik mēs varam plānot? Kaut kas ir jāplāno. Es biju ieplānojis šitās pirmdiena tiešraides, vismaz kādu laiku esmu ieplānojis, un tik daudz es esmu ieplānojis, ja es galīgi viņas neplānotu un ietu, tikai tā spontāni, kad nāk, tā jau arī varētu darīt, bet, katrā ziņā tādam kā man vismaz šobrīd palīdz, jā, un es domāju, ka jums arī, jūs zinat, pirmdienās 7:00 baibai kafija ar baibu. Un te tāds ir un viņš paliek. Varbūt šāda plānošana, jā, kur mēs dodam sev apsolījumus kaut ko darīt, arī līdz zināmai robežai visticamāk. Tāpat laikā es viņu neplānoju, jā, ka viņi būs mūžīgi un vienmēr, absolūti nē. Bet jā, cik daudz plānot un cik daudz atstāt vietu tai dzīvei, kas mūs gaida.
Varat te nokomentēt šo teicienu, varat vienkārši paņemt mājās sev līdz pēc šīs mūsu nelielās sanākšanas apspriest. Katrā ziņā tas, lai mans novēlējums jums šajā te starp ziemas saulstāvjiem un pavasarā saulgriežiem šai punktā sajust un zināt, ka ar visā šitajā te nestabilitātē, visā šitajā lielā, tas ir vēl viens, tā kā būtu trešais tips man, ja, kur atrast to stabilitāti, lielie prāti, lielās, pat ne prāti, lielās dvēseles. Džozefs Kembels ir viens no viņiem, arī, jā, un šāda izcila personība godināšana, tas arī palīdz. Viņi dod mums tos orientierus un norādes, un jā, tā kā katrā ziņā to es jums novēlu, lai jūs zinat, ka jūs gaida, tā jūs, mūs gaida, jūs mūs gaida tā lielā dzīve. Ok, tā skatīšos kādi komentāri, vairāk laikam nav. Ir šodien tāda, tāda uzdomāšana varētu būt tāda lēna diena, tas normāli. Tā, vēl viena lieta, ko es gribēju padalīties un ko es gribēju pateikt, kas manā skatījumā, kas varbūt daudziem pilnīgi varbūt nemaz nerezonē, man te iznāk saskarties drusciņi, es neiešu konkrēti detaļās, bet ir tāda viena situācija, kur man ir iespēja drusciņi ar citu nosaukumu iepazīstināt, un tas lielākais mērķis būtu kā iemācīt lietot prātu, trenēt prātu precīzāk, ja? Jeb meditācija, un meditācijas pirmā pakāpe saskaņā ar klasisko jogu, tradicionālo meditācijas, teiksim, tehnikām, ja pat pirmā pakāpe, 8 pakāpju sistēmā, 5. pakāpe, no 5. 4 iet uz augšu, tā tad ir spēja fokusēties, spēja, mūsdienu valodā, labi, tā ir praķahāra, sanskritā, bet, teiksim, tas ir tā pārvaldīt, saprast, kur ir tava uzmanība un darīt to caur 5 maņām. Un es redzu, un tas ir normāli, es vienkārši jums tagad pateikšu, kas varētu palīdzēt un kas ir normāli, ja kādam varbūt joprojām to negribās. Širās te visvienkāršākās lietas, kas ir, novērot savu, šit baigi vienkārši, pabūt klusumā, novērot savas domas, novērot savu elpošanu. Viņas ir ģeniālas, viņas ir zibenīgi spēku dodošas lietas, prakses, instrumenti, un tāpat laikā viņas ir tik vienkārši, ka cilvēkiem vienmēr ir tā kā garlaicīgi vai negribās, arī pat nepatīk. Es uzreiz teikšu par sevi, tad, kad es studēju, apguvu, sāku iet uz jogas nodarbībām, kā visiem iesācējiem, man kaut kāda 1., 2. gads, kad sākās tās elpošanas prakses, kungs, cik man bija garlaicīgi. Kungs, kā man nepatika. Īstenībā mūsu skolotāji arī brīdināja, un tad vienā brīdī bija pilnīgs tāds klikšs, cik feini. Un tagad pat ir tā, ka es vienkārši varu sēdēt, un man vienkārši gribās sēdēt klusumā visu, kas ir it kā visvienkāršākā lieta. No malas izskatās, ka tu sēdi, Darbība ir, tu novēro elpošanu, tu novēro pats sevi. Es to varētu, neteiksim, noreducēt, bet drusim tā kā izvērst, ka pārnest uzmanību no visa, kas notiek visapkārt, uz sevi mīļoto un iepazīt sevi, cik triviāli skan, vai ne? Bet tā ir visforšākā lieta, un vienā brīdī, kad to sāk, iesākumā to negribās, tas nav interesanti, es te arī vieniem cilvēkiem stāsties tieši tāpēc par šo aizdomājos. Vienkārši man daži cilvēki ir uzticējuši vienā vietā šo mācīt, bet tur ir jātiek pāri pagaidām vēl kaut kādam tādam nezināšanas sienai par to, kas ir normāli, un kā to pamēģināt, kā iekārdināt tādā formātā, kā man tas ir piedāvāts,
un tādā regularitātē un tādā, ļoti īsā posmā, laika ziņā. Un tad es ievēroju, un es domāju, ka tas, ko es ievēroju, ka ir garlaicīgi, un es zinu, man arī ir bijis garlaicīgi. Kaut kādas, pirmkārt, visvienkāršākās lietas, kas ir, un otrkārt, lietas, kas ir saistītas ar sevi, savu elpošanu, jā. Kā man tur ķermenis jūtās, tas vēl tā, jā, ķermeni to mēs vēl vairāk saprotam, bet viss tās smalkās lietas. Un es gribētu iedrošināt, vai vismaz pateikt, vai vismaz, lai jūs zinat, ka ja jums arī joprojām viss šitas te ir garšīgs, garlaicīgs. Varbūt jums ir tie, kas skatās, es pārsakos, kā saka, zemapziņu pateic, varbūt jums tas viss jau ir garšīgs, jā, tad lai jums garšo. Katrā ziņā, ja jums ir garlaicīgs, tad ziniet, ka pēc laika tas noteikti tā vairs nebūs, vienkārši vienā brīdī būs wow. Un jā, tas ir brīnišķīgs instruments, kā pirmkārt atrast kaut kādu viss, kas te, ja mēs jūtam, ja, ka viss apkārt čūpojās, viss notiek, haus, tur tas, atkal šitas nāk klājā pa valdību, šitas ir tur tāda, korupcija, tur tā, Airbaltics tagad tā, visām apkalpēm var pārdot vēl, un visu laiku visdārgākais, kas mums ir, ja. Mēs jau varam teikt, ka mēs esam paņēmuši tagad programmu uz nemirstību, ja, mums ir nemirstīgi, bet, sazin, vai mēs būsim tie, kas dzīvos tādā veidā, teiksim, fiziskajā ķermenī, nemirstīgi ilgi daudz gadus, labi, bet, teiksim, jā, viņi ir diezgan limitētā savā ziņā, jā, mūsu zemes šī te dzīve atrašanās šeit, un ja visdārgāko, kas te ir, jā, uzmanību, un to mēs vienkārši izbazarējam, iztērējam, savu plazmas enerģiju, tādā veidā, un es domāju, ka arī, jūs esat sagatavot auditoriju, jūs šo zinat, ja es teikšu, jā, ka jūs zinat, jā, ka prāts kā orgāns, jā, vai, kā mēs nosauksim prātu, mums visu laiku bijis, nevis mums, bet, jā, sociumā visu laiku ir pieņem, kas tur prāts, kaut kas tur prātiņā, īstenībā tā ir ļoti nopietna lieta, mēs radām ar domformām, viss šitas te, ir kādreiz uzradīts, viss, kas mums ir radīts no domas vispirms. Jebkas, svecīti šitāda vai tāda, vai tie kaut kādam kafijas pupiņām, tāda interesanta klāt. Jebkas, viss, mana blūzīte, šitas te, jebkas, viss, kur jūs sēžat tagad, skatāties, visu to ir radījusi plazmas enerģija iesākumā. Doma. Kā mēs viņu strukturējam, ka tas ir milzīgākais spēks, un par to plaši nav runāts. Plaši, kā par to ir runāts, jā, tajās vietās, kur skaidro, kas ir prāts tādā dziļākā nozīmē, bet tas, jā, un tas ir visdārgākais, kas ir, un tā ir tā mūsu uzmanība, un mans, teiksim, es neko jaunu tādu vēl šajās kafijās ar Baibu nepateikšu visticamāko, jūs jau nezināt. Godīgi sakot, man līdzīgi kā daudziem, kas ir ilgus gadus šīs te lietas darījuši, man īstenībā, varbūt arī kā zinat, ja es daudzus gadus arī nemaz nenācu šeit ar tādām tiešraidēm, pēc tam, kad viņas bija bijušas retu reizi pa kādam mēnesim, jo ko tu vairs jaunu pateiksi, ja? Vienkārši esi un dzīvo, Yoga Life Art ienes savu garīgo praksi ikdienas dzīvē. Pārvērt to par mākslu, turpini praktizēt, ja neizdodas, turpini darīt sadhanu, jeb garīgo praksi, jogas, arī ne jau tikai savienošanās, ja 21. gadsimta līdzekļiem, kā es te saku, bet, reāli dari to, ienes dzīvē nesanāc, atkal atgriezies uz tepiķīšu, dari savu sadhanu. Bet, jā, visas tās iepriekšējo gadu kafijas ar Baibu, kas ir, tur ir vēl kaut kādi virsraksti, un tā neskādējiet, viņus ir tīpaši tie, kas ir nesen sākuši šeit sekot, kuriem liekas saistoši šis te pasākums, kas te mums notiek,
un jūs to darat nesen, aiziet, ja te ir arhīvs Facebookā grūtāk atrast, tad aiziet uz YouTube, tur ir diezgan daudz, tur ir atsevišķas atskaņošanas saraksts, kafija ar baibu, kāds veiksmīgāks, nevienmēr viss ir veiksmīgs, kāds ne tik veiksmīgs, jā, kā jau minēju, bet tur viss šīs lietas ir, un, nu, protams, es esmu mainījusies kopš tiem laikiem arī, mēs nekad neesam vieni un tie paši, bet, nu, tur, jā, tīri informatīvi par to, par tām enerģijām, kas ir, jā, visapkārt, kurās paaugstināt, jā, kā pagājuši gadu arī rakstīja to jaungadu novēlējumu, tagad viņš arī bija aktuāli. Tagad īstenībā tā ir salīdzinoši nesena pagātne, ir interesanti paskatīties uz tiem, kāds bija mūsu šis iepriekšējais gads, jā, kad es aicināju atcerēties, kā mēs esam saule, mēs esam saules sistēma, jā, jo šie lielie saules uzliesmojumi, kas ārpusē notiek, tas iekšā. Un arī video ir, es tur nolasīju to vēlējumu, arī video formātā, kuriem patīk labāk. Tādā, un arī vēl pirms vairākiem gadiem ir, jā, tas bija atsevišķi liels kurs, jā, saules ziņa, kur tas bija izvērstāks, bet arī var paskatīties šos te video, un arī tas ir šobrīd ļoti aktuāli, jo tā ir vēl viena lieta, ko man vēl viena kā draudzene, kurai es pavaicāju, ko es tādu varētu pastāstīt šodien, kas ir aktuāli, kā tev liekas cilvēkiem. Viņa teica, nezinu, laikam par drosmi, un laikam par vēl dziļāk, detalizētāk drosmi būt sev. Tā arī ir, zināmā mērā, saules enerģija. Es esmu, kas es esmu. Ja, tā, saule. Var sakot, ja vismaz es neredzu nekādus komentārus vairāk, es domāju, tad vai jautājumus neredzu? Nu, ir labi. Tādas manas pārdomas jaukā, drusciņas sniegainā 3. februāra vakarā. Ņemiet par labu, paliks ierakstām. Tiekamies nākam pirmdien, padomājiet, pastīsimies, kā mums iespuši to nedēļu, ko es vēl gribu teikt. Jā, jūs esat mīļi aicināti mani satikt arī kaut kādam fokusētam darbam. Viens tāds liels ir, mēs runājām, kurš grib, kurš tagad jau zina, ka grib aizdoties un domā, kur varētu aizdoties. Maija vidū mēs datums precizēsim, jo tā atkal būs maza grupa, tā kā jūs jau varat pateikt gribu. Man daži cilvēki ir izteikuši šādu vēlmu, mēs saskaņosim kopēju datums, mēs rīkosim ritrītu atkal kopā ar mani Grieķijā. Tātad mana veida nodarbības aktivitātes, sarunas, prakses, kopā būšana par tēmu yoga, life art, dzīve kā mākslas darbs ar garīgo praksi, garīgā prakse, dzīvē kā mākslas darbs. Var sakot, Grieķijā, Atikī rajonā, reģionā precīzāk, tā kā varat uzklikšķināt. Maza grupa būs. Nu, kā maza nosacīta. Jā, nu, tāda intīma gaisotne maksimums, nu, 6-7 cilvēku maksimums dalībnieku. Un vēl kas ir, jā, varat uzrunāt mani studijā pie visiem citiem. Tur ir aprakstīti mājaslapā dažādi veidi, kā mēs varam satikties. Un kā man patīk viena sieviete, pie kuras es eju kādreiz salāpīties, viņa saka, nu vienalga tā forma, jā, kādā tu nodod to enerģiju, kādā tu ar cilvēku satiecies. Jā, nu, nav jau svarīgi, tad ko es ar to gribu teikt, tā forma varbūt ir dažāda, jā. Svarīgi ir tas, ka jūs no manis saņemat spēcinājumu enerģiju kaut kādu, ja vajag arī ķermenī izkrikšķināt, izčubināt riktīgi, bet jā, nu, teiksim, šī saskarsme, viņai tur ir entās formas, jā, sākot no sarunas, no relaksācijas speciālām tehnikām, jogas nodarbību, vienalga vai kā, vai arī tas, nu, tur dvēseles ceļams, tur ir viss kaut kas aprakstīts, tur ir klāt tagad. Tas, ko es arī teicu, es esmu izmācījusies šo te taizemes masāžu, ļoti interesantā veidā apvienoju viņu ar, nu, teiksim, tas, kā es strādāju, es viņu ievīju
jogas, kāpēc man skolotājs viņa arī nodeva, viņš teica, tu varēsi ne tikai veikt taizemes masāžu kā taizemes masāžu, bet iepīt tajās nodarbībās, kā tu strādā ar cilvēkiem, vienalga, grupās ir grupās, bet, teiksim, 1 pret 1. Un meitenes, kas man ir bijuši, viņš saka, oi, tas ir kaut kas vienreizējs, jā. Tādā radošā veidā, tā kā variet arī man uzrunāt tam, un kamēr ir tāda iespēja. Tā pastīšos, kāds te kaut ko raksta. Paldies par šodienas sarunu. Lūdzu, ar prieku, paldies, ka skatījāties, paldies, ka jums noder, turiet būru, ziniet, ka ir tāda vietne, sašūpo, atcerieties, ka ir vēl tādi, kuri zina, ka šūpo, bet šūpo ar jēgu tamdēļ, lai mēs, kā mēs trenējam, tādīs pašās jogas nodarbībās, kā mēs trenējam stabilitāti, jā, koka pozu vai jebkuru citu, kas izkopja līdzsvaru. Jā, vispirms caur to es esmu atradusi, kā viņas izpildīt tieši tamdēļ, ka man ir ritīgi šitā šūpo, tie, kas zina manu teicienu, jā, tad, kad tev nes, tad sašūpo un tu ej lejā, jā, tev grib nogāzties, tu izstiepies vairāk, tu izstiepies augstāks un garāks. Tas, kā to arī var tīri, fiziski darīt. Paldies, ka bijāt, lai jums jauks vai ceļojums pašiem savā stabilitātes meklējumā un lai, protams, izdodas atrast to stabilitāti visapkārtējā un interesantajā laikā. Čau!